Nu, ko, draugi, Ziemassvētku brīvdienas oficiāli ir sākušās, un ko gan varētu labāk izvēlēties darīt šādā sestdienas rītā, kā pagatavot klasisku Ziemassvētku kokteili. Šī gadījumā tādu specifisku, ko nav varbūt tās tik vienkārši uzreiz atkārtot mājās, ja vien nezinu pareizos principus. Tātad šis mītiskais, leģendām apvītais kokteils eggnog. Tāda Ziemassvētku klasika, kas ir ļoti populāra Amerikā, un nu, pat jau mēs to redzam arī Latvijā daudz, kur gan bāros, gan pilns Instagrams, YouTube. Tā kā, man liekas, tā ir tāda aktivitāte, ar ko varētu tieši sākt krāmēties tagad, kad viss lielais skrējiens, darbnedēļa ir beigusies, dāvanas cerams lielākoties ir sarūpētas un līdz Ziemassvētkiem vēl ir viena diena. Tā kā es domāju, ka liela daļa no jums var paspēt šo visu iegādāties, lai atkārtotu šo recepti, kas ir fantastisks veids, kā izdzīvot Ziemassvētku brīvdienas kopā ar ģimeni. Pēc brokastīm uzservējot viņiem šo te olu liķieru desertu, šmigu vienā vārdā, kas neizbēgami ir balstīts uz manu mīļāko tematu viskijs un rums, kas gan ir opcionāli. Var gatavot arī bērnu versiju šim kokteilim. Es skatījos vienu YouTube video, kur viens pavārs stāstīja, kā bērnībā viņiem mamma lika dzert alkoholisko versiju, un tad viņi lūdzās, ka viņi varētu iet 8 vakarā gulēt, jo viņi bija jau tik ļoti uzpildīti ar burbonu. Tā kā tas iespējams nav kaut kas, ko mēs atkārtotu, bet mūsu versija ir pieaugušajiem paredzēta. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, labas lauku olas, kur mums ir pie tam tādas no lūžņas ar visiem netīrumiem. Vīsta ir atstājusi virsū savus printus. Attiecīgi tā ir labākā iespējamā ola šādam kokteilam. Te ir 6 dzeltnumi, viens jau sašķīdis un 200 gramu cukuru. Tos mēs uzliksim arī visus šos te titrus virsū, lai redz, cik daudz kas jāliek. 6 olu dzeltnumi, atdalam no baltumiem. Baltumi iet atsevišķi. Tos mēs varam izmantot pēc tam vēlāk, lai uztaisītu tādu tā kā meringu, ko iecelēt iekšā. Ok, cukurs iet šeit klāt. Un te mēs bišķi patīsim ātrāk uz priekšu, lai jums nav jāskatās, kā es te pusstundu kuļu. Bet galvenā ideja ir dabūt to olas dzeltenumu tā, ka viņš jau sāk veidot tādas, tā kā, kad redz, ka no tām slotiņām paliek jau tādas pēdas, tādas līnijas, trace. Tā, nu man liekas, ka šis ir tuvu tam, ko mums vajag. Kā te var kaut ko bišķi redzēt, nu tāds diezgan ķepīgs pasākums, diezgan labi konstants. Pats neesmu nekāds Lauris Aleksejevs, tā kā varu tikai tā uz acu novērtēt. Nu, iespējams, ka vajag vēl bišķiņ, tāpēc, ka cukurs nav līdz galam izkusis. Labi, gan jau izkusīs, gribas ātrāk tikt pie rezultātu. Ejam tālāk. Nākamais svarīgais posms ir uzlikt sildīties pienu ar krējumu. Tādēļ ņemam puslitrs labas kvalitātes piena, pašu slaugt, un tikpat labas kvalitātes 250 gramu krējums. Ja 250 ml, laikam tas nav viens un tas pats krējuma gadījumā, tā kā saldējs krējums. Putojamies vistaukainākais, kādu var dabūt. Ejam uz plīti. Okay. Piens 2:1 ar krējumu. Bet kā esmu dažādās receptēs redzējis, ka jums patiktos tas eggnogs tāds biezāks, tad var arī 1:1 taisīt. Nu, un uzliekam viņu sildīties. Un te ir svarīgi viņu dabūt salīdzinoši siltu, kad jau redz tos garaiņus, bet nesākt vārīt galvenokārt. Tas ir obligātā nianse, lai viņš nesāk vārīties. Ok, rekur mēs redzam, ka jau piena krējuma maisījums sāk drusku tā kā kūpēt. Attiecīgi laba temperatūra, kurā raut nost. Nākam atpakaļ pie mūsu galvenā objekta. Nu, un tagad tas svarīgākais elements ir neiegāzt to olu tajā karstajā pienā, jo tad vienkārši mēs iegūsim tādu scrambled eggu, ļoti ātri viņa tā kā nofritēsies tā ola. Bet pakāpeniski inkorporēt šo te karsto piena krējumu maisījumu šajā te mūsu olas pasākumā. Tādā lēnā formā. Viņu drusku sākumā pašķīdinot, un pēc tam jau drusku veiklāk. Viens, otrs, un te jau es ieslēgšu bišķiņu mikserīti. Un tas jau izlīdzina šo temperatūru un sagatavo to olu tam, kas ar viņu notiks tālāk. Okay. Un nākamajā instancē mēs vienkārši
Tagad gan mēs varam pievienot visu pa taisno iekšā šeit. Uzreiz katliņā. Tad, kad viņi ir jau sagatavoti, dabūnam ārā visu to vērtīgo dzeltenumu, kas mums te ir sagatavots. Izskatās lieliski. Un te arī ļoti uzmanīgi te ir jāturpina sildīt. Savukārt te mēs turpināsim sildīt. Viens aspekts ir gan temperatūru sasniegt, lai es bieži dzirdu dažādas bažas un šaubas par salmonelu un visu kaut ko no svaigām olām. Cilvēki baidās, ka var šādā kokteilī noķert. Tad šeit arī ir risinājums, ka šādi viņš tiek sildīts pietiekami ilgi, lai visas baktērijas nogalinātu. Un šis ir arī tas brīdis, kad mēs pievienosim garšvielas. Ok, muskatriekstam divu variantu, kur var dabūt jau maltu foršu, bet ja ir opcija, tad kur svaigais, kas vispār ideāli, ko paši vienkārši diezgan sirsnīgi var viņu piemučīt. Un šitas dod lielisku flavoru. Ziemassvētku un muskatrieksts lieliski iet kopā. Un nākamais krustnegliņas maltas. Šitās, es domāju, nevajag baigi pārspīlēt. Un neatņemams sastāvdaļa kanēls. Šito arī diezgan daudz vajag likt, manuprāt. Un finishing touch – vaniļa. Vaniļu mēs varam ņemt arī svaigu, respektīvi pākstis. Var Gemosā nopirkt vaniļas pākstis. Un tas strādās lieliski, kad izkas ārā sēkliņas. Bet šeit jau ir tāda koncentrēta pasta ar burbonu vaniļu. Nu, tā tad no garšvielām tas arī viss. Un šādi turpinām sildīt, kamēr viņš sāk palikt biezāks. Un tā arī būs tā gala konsistence, kādā tad mēs viņu pēc tam baudīsim. Un to ietekmē vairāk faktori, gan cik ilgi mēs viņu sildām, bet nepārsildīt. Gan arī tas, cik daudz ir piens pret krējumu. Jo mazāk piens, jo viņš būs biezāks. Citiem viņi patīk uztaisīt vispār tā kā tādu jau tādu mērci, kad viņš jau ir ar karotu ēdams bez mazvējiem. Ok, esam atpakaļ. Masa ir uzsildīta, viss ir izdarīts. Principā varētu viņu karsēt vēl vairāk, bet tad tālāk, ja vajadzētu bišķi pacietības jautājums, gribās ārāk tikt uz priekšu. Bet tas, ko būtu svarīgi šeit izdarīt, ir viņu nokāst. Par cik tur gan ir maltais muskatrieksts, gan arī reizēm viņš tomēr saveļās drusciņā kaut kādos kunkuļos. Laižam caur sietu. Šādā te veidā. Tad līdz ar nagiem. Okay. Nu, diezgan forši tad tiek noķerts viss liekais, viss muskatrieksts, viss pārējais, kas tur ir palicies. Nu, okay, tagad, kad viņš ir nokāsts, kur ir atsevišķi šī te masa, principā ar visu, ko mēs esam izdarījuši, bet vēl bez šmigas. Te es izmantošu jau nākamo trauku, gribu pārliet viņu jau smukākā krūzē, lai viņi drošības pēc nesašķīst. Ieliksim to vecās mātes recepti ar karoti. Gāzīsim iekšā. Īstenībā mēs varam ieliet pirmo šmigu, jo citkārt, ja mēs šo varētu filmēt daudz stundu griezumā, tad būtu forši to masu jau atdzesēt un tad jaukt kopā ar alkoholu un pārliet smukā traukā, bet kamēr viņi ir silti, tikmēr varam sākumā ieliet alkoholu. Un uz šādu porciju, uz šādu te kopējo tilpumu ir tāda forša balanss, tieši atslēga būtu kaut kāda 250 līdz 300 ml. Vai burbons, vai jebkurš cits viskija veids, vai brendijs, vai rums. Un man patīk kombinēt. Šajā gadījumā ņemam vienu no maniem iecienītākajiem rumiem, kas būs spāņu stila, salīdzinoši viegls, bet ļoti aromātisks, pilns ar dabīgām garšām no ozokoka. Tātad nav papildināts ar garšvielām no malas. Garšvielas no malas mums šeit jau ir daudz. Apmēram 150 ml šo Havana speciālu. Un otrs 150 ml izmantošu šoreiz īru viskiju, bet ne gluži kuru katru. Te jau pēc krāsas var redzēt, kad ar viņu kaut kas nav tīrs. Tiešā vārda nozīmē, jo šo es esmu mēnesi noturējis uz maltiem zemesriekstiem, uz peanut butter. Uztaisot peanut butter, reāli no zemesriekstiem pašiem samaļot šo te masu sviestā.
un saliejot kārtīgi ar Jameson Black Barrel, atstājot uz mēnesi leduskapī, pēc tam nokāšot, baigi tāds sarežģīts process, bija ļoti daudz viskijas gāja zudumā, bet tas, kas ir iznācis ārā, ir nereāla esence, ļoti salds un aromātisks. Tā kā 250 ml šis te Jameson Black Barrel. Reku man jau viņu savienot, tāpēc izstāsta bišķi pēc tādas tējas ar pienu, dēļ šiem te zemesriekstiem, bet to mēs gāžam šeit, bāzītē iekšā un liķieru klāt, mūsu liķieru konstrukciju. Bišķi uzmaisām. Jā, nu šitā ir tāda šķidrā versija, ja mēs liktu bišķi mazāk pienu un vairāk sildīt, viņi varētu dabūt reāli tā kā tādu krēmu. Okay. Un tāds vēl pēdējais elements, kafijas liķieris Kahlua. Šo mēs arī varam droši piešaut uz šo te visu kopējo tilpumu vēl kādas 100 ml. Kā saka, labs labu nemaitā. Nu, un tagad gan tam visam ir jāiet atpūsties leduskapī. Ideālā variantā šo gatavo kāds 2 dienas iepriekš, pirms servēšanas, pirms nāk viesi. Un šāds te gatavais produkts iet leduskapī nostāvēties, nogulēties. Kā viņš smaržo. Un tad, kad viņš ir atdzisis, tad no baltuma var uztaisīt tādu kā meringu. Šo vienkārši saputo atkal ar cukuru vai bez cukuru, ja liekas, ka jau pa daudz cukurs. Un iegūst šo te tādu, kā mēs to varam vēl citādāk apzīmēt nekā meringu, baltumu, putot olas baltumu, kuru pēc tam šajā masā tieši pirms pasniegšanas iecelā iekšā. Un viņi iedod vēl papildus tādu putēnu tekstūru, tādu zīdēnu. Tā kā šie te baltumi lieliski nodara. Pēc tam otrā posmā, tad, kad jau viņš ir atdzisis, gatavs pasniegšanai, šajā pašā krūkā reāli sapatots baltums, kurš kļūs jau tāds fluffy, tiek piemests klāt, iemaisīts un būs vēl zīdēnāk šī tekstūra, vēl tāda bagātīgāka, masīvāka. Tā kā tiekamies pie gatavā produkta tūlītās. Nu ko, un finishing touch ir uzkult šos te olu baltums, iemačīt tādu kā meringu, kur te arī var likt klāt cukuru, bet nu, tur jau mums ir pietiekami daudz cukurs, tā kā man liekas, ka šis būs labi tā kā ir, nevajag tur vairāk pārspīlēt. Te būs svarīgi noķert to konsistenci, ka viņš ir jau pietiekami blīvs un tā kā tāds staipīgs. Reku, te vēl nekas neveidojās, mums vajag šito pipuku tādu izteiktāku. Reku, jau tuvojamies. Nu, šitas jau, man liekas, ir tāds uz robežas, moš arī pārkūlu. Tūji pastīsimies. Nē, izstās labi. Tūji ņemam gatavo produktu. Šits ir tikmēr nostāvējies leduskapī. Mazalīts. Fantastisks. Un šits iet iekšā. Ņemsim ar karoti. Iebrauksim atpakaļ bišķiņu kadrā. Šādā veidā. Bet tai mūsu bāzei gatavajam produktam ir jābūt augstam. Nu, man liekas, gatavs. Kur to baltumu tur jāuzmanās, viņi varētu arī bišķiņu mazāk putot, pēc tam prasa kādu laiku, kamēr viņi tur iemēs iekšā. To mēs 10 minūšu procesu pārtinām uz 10 sekundēm, bet nu, gala rezultāts ir lielisks, tieši tā kā tam jābūt. Ready to serve. Man viņš patiesībā nebija perfekti atdzisis, ideālā variantē viņš nostāvētu vairākas stundas, būtu pilnīgi augsts, bet to olas baltumu gan liek tieši pirms pasniegšanas iekšā. Viņu ievada iekšā tā, lai viņš nezaudē visu to savu struktūru, jo citādi viņš pēc tam nosēžās. Ok. Es domāju, uz katru porciju normāls šots arī ar šmīgumu. Ok, un rekur āgenskalna tirgu var iegādāties arī šādu mandeļu, kakao, dzerveņu, garneļu, garšvielu maisījumu. Rekur, labi, nav starpība, kā tur tas asums, ir galvenais, kad ir malta labumu iekšā un šo te vēl bišķiņu pāri. Nu, un šis ir pilnīgi optional un iespējams, ka pat lieki, bet kanēļa stanga gar sāniņu šitā te. Nu, tā apmēram viņam ir jābūt. Tad, kad viss pāduši, tad ir laiks īstajai maltītei.